Tad finanses. Tad finanses vienmēr ir saistītas ar vienlaicīgi ar šiem 4 pārējiem elementiem. Tātad viens no šiem elementiem ir tiesības. Tiesības nosaka attiecības starp dažādiem subjektiem. Valsts un persona, persona un persona, biznes un valsts. Tātad tiesības veido attiecības, tiesības regulē attiecības starp personām. Un mēs jau konstatējām, ka tiesības ir saistošas visiem. Tātad visiem, tad finanšu tiesības ir obligāti saistošas visiem. Paredzēta juridiskā atbildība. Līdz ar to jums ir arī jāraksta prezentācija 3 sprieduma administratīvās atbildība, administratīvās tiesas par licencēm, par administratīviem aktiem. Un tātad krimināla atbildība arī var iestāties, tad ekonomiskie noziegumi, finanšu noziegumi, finanšu izlūkošanas dienests, dažādi jautājumi, kas saistīti ar ekonomiskām sankcijām, tas viss ir saistīts ar šo. Un tad vēl viens no dalībniekiem vienmēr ir valsts. Tad valsts ir tā, kas atzīst šo piedalīšanu. Ar tiesībām parasti norāda to, ka sākumā noteikumi ir jāizveido, līdz ar to viņi nāk no pagātnes. Pagātne. Tātad, un mēs ar tiesībām saprotam nacionālu valsti. Nacionāla valsts. Nacionāla valsts, tad konservatīvās idejas. Nacionālā valsts, attiecīgi konservatīvā ideoloģija. Un tātad augšā mums ir liberālā, tātad atvērtā ekonomika, jo vairāk, jo brīvāks tirgus, tātad vairāk atvērta globāla ekonomikai, jo liberālāks, tad grādus tad palielinās 100 grādi. Tiesības mums ir saistīts vairāk ar ūdeni, ar šķidrumu, tātad agregāta stāvoklis, tas, kas tek, tas, kas mainās. Protams, ūdens mums tek uz leju, un tātad ūdens tendence tātad saistīts ar -1, šodien -23, šodien 8. janvārs. Nu, tātad Kanādas, nezinu, aizstāv.